ir vajadzīgs ledus. No ledus es nebiju rojas. Bez ledus nav roņu. Bez ledus nav iespējams būt leduskapis. Vai tā? Kļuva ir siltāks un siltāks. Ledus izkusa un pazuda. Ledus vācēm Silva un mammu stāvēja uz pēdējā ledus. Kad mēs sēdīsim, jūra aizāja. Vācēm mammu nopūtās. Vai tu nevari ielāt ūdeni un noķert kādu roni? Jūra lūdza. Viņš bija krietni izprātis. Nevar viss, roni tavs pārāk ātri. Mums jānogaida līdz pie sadūšosies un piesābēs tuvāk. Bet kas tad būs? Nākamgad! Ietīs un guļ, un paliec kūst. Mamma atrilsta. Bet Ilga nespēja palikt klusa. Mam, es esmu dzirdējis par kādu vietu, kur var dabūt ēst tik vienu lienu. Tas izklausās pēc pastas. Mamma šaubījās. Un var gulēt tik vienu pīku. Tādas vietas nav. Nav arī jāiet skolā un jāmācās medīt. Medīt jau nu gan ir jāmēsā. Ieties medīt. Jūs mammu mudināja. Ilga gulēja pusnakts ar savus apstākļus. Viņš apņēma par vietu, kur dievam piesies un neiet skolā. Sapnī viņš pēkšņi atcerējās, kā šo vietu sauc. Zodās! Ilga uztrūkās no miega. Kaut kas ir jādara. Ir jādodas ceļā, lai pamodinās mammu. Nē, Ilga netraucē. Lai mamma guļ, viņš drīz atgriezīsies. Tā viņš domāja. Ilga zakās prom. Viņš aizpildīja līdz krastam un Vācens iesēdās kajakā. Drusciņā ilgies projām. Beidzot, Ilga nonāca galā. Viņš pieklāvēs pie zaudājumu vārtiem, tos atvēr direktors. Ilga bija labus augumos. Lāsēns piesala klājīgi veicināja. Labdien! Esmu leduslāsēns Silva no pēdējā ledusgabala. Tad viņš jautāja, vai te var dabūt ēst tik vienu lienu? Var gan. Vai te var gulēt tik ilgi vien gribat? Jā, tik man. Direktors apstiprināja. Un nav jāiet skolā? Mums ieradies īstajā vietā. Šī ir leduslāča māja. Te tu dzīvo. Barība būs pulksten 7, pulksten 12 un pulksten 5. Tu vienmēr būs pārējais. Vai man pašam būs jāmīt garība? Nē, protams, ne. Barība tev pats mēs beigts. Gan ir parocīgi, Ilga nodomāja. Ienāksim ar jauniem draugiem. Viņš iestūma Ilgu pa vārtiem. Es tikai aizslēgšu reizi tur. Un tā sāks izbrauc šaubīgi. Cipiņi. Iestūma tenās prom, klusi domātā. Kāds tādu mums vārtiem, esmu dabūt par sliku vēl. Ilga palūkojās saviem jauniem draugiem. Viņš iesācās. Čau! Man sauc Ilga! Bet iegājas.
Vakar viens Vladislavs pacēla galvu un noģērbojās. Mani sauc Kaula. Pacēlēsimies! Tas, kurš pēdējais nonāks slikti, ir atrodu. Un Ille ielēca basēnā. Viņš pārpeldēja tev pāri uz otru pusi, uzlēca uz malas un uzrāpās tevis vieskortiem. Tas varēja! Ille teica, bet pārējie lāči palika guļami. Es uzvarēju! Ille iesaucās skaļāk. Tas labi. Kaula nevarēja. Pāris nākamo dienu Ille centās ierasties savās jaunajās mājās starp jaunajiem draugiem, kad Ille 3 dienas jau bija ēdis divi, viņa nājas bija pilns. Kaula, vai roņas te nekad nedod? Kaula samiegojas paskatījās uz viņu. Roņas? Kas tie tādi? Tad Ille saprata, ka te viņš nevar palikt. Lēsens izsauca direktoru. Es te nejūtos labi. Es gribu atpakaļ pie mammas uz pēdējo lēdzu gobulu. Tad nebūs iespējams. Man ir vēl kas sakāms. Ille iesājās pakaļkājās un atvēra muti tā, ka bija redzama visi viņa acīm. Tad Ille ierēcās. Direktoram viss atklāja. Viņam nokrita parūka. Un viņš pārbījies aizskrēja. Ej, bēgam prom no šejienes! Ille mudināja pārējos atklāt. Bet tie palika guļami. Tagad iet mājā. Ille bija piesītas un pēkšņi tās galīgi nomaldījies. Viņam nevajadzēja pamest pēdējo ledus gabalu. Viņš iegojās pēc mammas.